Jā, no Altmets viens no tiem abiem pretendentiem. Nu, turpat vairāk pretendenti, bet jā, viens no galvenajiem pretendentiem uz Baltijas titulu Semi-Pro. Viņam jābrauc pa priekšu tagad, un Kristuts sekos. Arī diezgan atbildīgs tandēms. Vastīsimies, kā viņiem veiksies. Aiziet iemetiens, izdodās abiem diviem. Un pārcenšās Altmets trāf pret sienu riepās, un ai. Labi, ka tur tā riepa siena, bet diezgan traka un neraksturīga avārija Artūram Altmetam, igauņu jaunietim. Nu, cerams, ka pašam viss kārtībā. Izskatās, ka tūlītās skan jau, ka kāps ārā no automašīnas, bet jā, nu negaidīt centās droši vien lielā ātrumā izbraukt un iziet šo visu trasi. But yeah, unfortunately, a big crash there for the youngster from Estonia, Artur Altmets. I hope he is okay. I think he's coming off the car. Jā, uztaisām aplausus Artur Altmets. Nu, redzējām, ka uz pilnu banku gāja igauņu jaunietis. Un nu, šoreiz šis risks, diemžēl, izskatās, ka nav atmaksājies. Bet par laimi pašam viss kārtībā, bet vai nonāks līdz otrajai tandēma daļai, tas vēl ir liels jautājums. Tas trieciens tur izskatījās diezgan pamatīgs. So yeah, let's see if Artur Altmets can continue or not with the second run, but of course, big disadvantage for him after the first run. Yeah, it's a kind of a typical mistake on this turn, not getting that grip on the full angle, and of course you make to correct the car, and this is what happens. All we can say that I'm glad that it's a tire wall, not a concrete. Jā, nu, man liekas arī, ka jānovērtē tas, ka turēja pedāli grīdī, cerēja, ka izvilks Artur Altmets. Nevienā brīdī nebremzēja, jo mēs esam redzējuši, ka tad priekš ietriecās pirmo, ja tur sāc kaut kādas korekcijas veikt. So, yeah, Artur Altmets tried his best. He didn't lift the throttle and tried to survive that, but it was, in the end, no grip, and that ended with a crash.